Labrīt! Mums prieks tikties Virši webinārā. Kā allaž mēs sāksim ar uzņēmumu prezentāciju, kurai sekos jautājumu un atbilžu sesija. Jūs esat laipni aicināti iesaistīties diskusijā, ierakstot savus jautājumus Q&A logā, kas atrodams zem prezentācijas. Webināra ieraksts būs pieejams publiski īsi pēc webināra beigām. Šodien ar mums kopā ir uzņēmuma valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Jānis Vība, kā arī uzņēmuma valdes locekle un finanšu direktore Vita Čirjevska. Jāni, Vita, dodu vārdu jums. Jā, paldies, Ieva, un labrīt visiem mūsu jaudīgiem darbiniekiem, akcionāriem, partneriem, klientiem un visiem, kam interesē, kas notiek mūsu uzņēmumā. Šodien, kā parasti, kopā ar Vitu iziesim cauri 24. gada sasniegumiem, aktualitātēm, izaicinājumiem, jo patiesībā 24. gads mums tiešām bija ļoti vērienīgs gads, gan darbības ziņā, gan investīciju ziņā. Un tāpēc es domāju, ka šodien pavadīsim diezgan interesantu webināra sesiju. Bet sāksim tad varbūt ar jau tādu ikdienišķo, ja tā var teikt, enerģētikas tirgu apskatu, kas tad ir noticis 24. gadā. Un atgādināšu, ka parasti mēs skatāmies uz 3 segmentiem, uz degvielu, dabasgāzi un elektrību, kā tiem segmentiem, kas ir mūsu uzņēmuma aktuāli. Un par degvielu runājot, principā gads ir bijis salīdzinoši tāds, nekas ārkārtējs nav noticis. Naftas cena ir bijusi robežās no 70 līdz 90 dolāriem par barelu. Tas, teiksim, lēcieni augšā lejā vairāk ir bijuši saistīti ar izaicinājumiem tuvajos austrumos. Jo atgādināšu, ka Tuvie Austrumi ir diezgan tāds būtisks reģions, jo tur atrodas valstis, kas diezgan daudz ražo naftu, un, attiecīgi, ja ir kāds saspīlējums vai militāri tādi konfliktu iespējamība, tad, protams, ka šis reģions, attiecīgi, ir diezgan būtisks, kas var pasvārstīt šīs naftas cenas tieši dēļ tā, ka arī loģistikas ceļi liela daļa iet caur šo reģionu. Un, protams, jāatgādina arī tas, ka naftas eksportētāju valstu apvienība, jeb OPEC, arī ir turpinājusi turēties pie šiem ierobežotajiem naftas ieguves apjomiem visa gada garumā, lai tādā veidā stimulētu it kā šo te naftas cenas paaugstināšanos. Taču lieli tie lēcieni gada laikā dēļ šīs politikas nav bijuši. Un tad, protams, mums nāca novembris, nāca lielākais droši vien gada notikums politikā, kad mums ir mainījusies administrācija ASV. Un, jā, Donalda Trumpa politika nākotnē, protams, ir, kā mēs zinām, ja kaut kas ir prognozējams, tad ir tas, ka nekas nav prognozējams no šīs politikas. Un šobrīd, principā, tie signāli, ko šī jaunā administrācija sūta naftas tirgiem, ir ļoti tādi pretrunīgi. No vienas puses mēs redzam, ka notiek šis tarifu karš, jeb tirzniecības karš, kas tiek uzsākts, tad tiek iepauzēts, tad atkal tiek atsākts. Bet, principā, tarifi, atgādināšu, tas ekonomikai vismaz teorijā īsti labi nav. Parasti tas noved pie lielas inflācijas un arī pie ekonomiskās, teiksim, attīstības tādas sabremzēšanās. Attiecīgi šādā loģikā tad, ja ekonomika izaugsme tātad mazinās, tas nozīmē to, ka arī pieprasījums pēc naftas produktiem mazinātos un varētu raisīt šo cenu kritumu. Tajā pašā laikā no otras puses redzam to, ka šī sankciju politika, it īpaši attiecībā uz Venecuēlu un Irānu, varētu tikt pastiprināta. Un pat cik šīs abas valstis ir ļoti būtisks naftas iegūs valstis, tad, ja tas tā notiek, tad tas savukārt mazinās piedāvājumu pusē naftas apjomu, kas savukārt varētu radīt spiedienu uz cenām. Tāpēc pateikt, kur tad mēs iesim uz priekšu ar šīm naftas cenām, kā vienmēr ir ļoti sarežģīta, tā vienmēr ir tāda loterija. Un par dabasgāzi runājot, es teiktu, ka bija salīdzinoši mierīgs 24. gada pirmais pusgads. Dabasgāzes cenas jau atgriezās tādā pirms Krievijas-Ukrainas kara līmenī, jeb tātad 21. gada līmenī. Un tad notika tas, ka tuvāk jau gada beigām, 4. ceturksnī, protams, droši vien visi dzirdējuši, ka tika pārtraukts šis dabasgāzes tranzīts caur Ukrainas teritoriju.
Tāpat arī mums Latvijā varbūt tā ziema nebija pārāk augsta, taču Eiropā principā šī ziema tika uzskatīta kā tāda vidēja augsta vai pat nedaudz virs vidējā, kas savukārt veicināja, protams, šo pieprasījumu pēc dabasgāzes, un tad principā jau 3., 4. ceturksnī šī dabasgāzes cenas dinamika jau sāka virzīties uz augšu. Un redzējām jau, ka gada noslēgumā šīs dabasgāzes cenas jau tuvojās 50 eiro par megavatu, kas ir patiesībā pietiekami jau liels cenu līmenis. Taču, kas notiks priekšā, atkal tā ir loterija, jo skatāmies, redzam to, ka, protams, ka krātuvju līmenis Eiropā dēļ šīs salīdzinoši augstās ziemas ir zems. Līdz ar to tad pieprasījums pēc dabasgāzes, lai piepildītu šīs krātuves, būs vajadzīgs. Taču tajā pašā laikā ekonomika, kā jau minēju, ja dēļ šiem tirdzniecības kariem sāk bremzēties vēl vairāk, tad atkal tas var ietekmēt otrā virzienā šo cenu. Nu, lūk, un elektrībā tātad mēs atceramies, ka ir šie ģeopolitiskie izaicinājumi ar kabeļiem. Atgādināšu, ka tikai septembrī mums atsāka darbu Estlink 2 kabelis, kas tātad ir kabelis, kas savieno Somiju ar Igauniju. Un ir būtisks tāds elektrības piegādes instruments, bet pat cik šis kabels tiks salabos, tas arī stabilizē šīs cenas tuvākajā gada nogalē. Un, protams, atjaunojamie energoresursi ir turpinājuši savu tādu uzrāvienu. Latvijā šīs saules parku jaudas ir pat vairāk kā dubultojušās gada laikā, taču tāpat droši vien ir korekti atgādināt, ka Latvijā joprojām šīs atjaunojamās saules parku jaudas un vēja parku jaudas joprojām ir būtiski zem Igaunijas un Lietuvas līmeņa. Bet, labi, ka vismaz kaut kas tā tad notiek. Bet tas, kas ir jauns, tāds varbūt trends, ja tā var teikt, ir, ka nākotnē mēs arvien vairāk sagaidīt, ka šie saules parki tiek attīstīti jau kopā ar uzkrājošām elektrības baterijām, lai izvairītos no situācijas, kad brīžos, kad saule spīd un vējš pūš un elektrības cenas ir ļoti zemas, tad tirgotāji attiecīgi varētu šo elektrību noglabāt un atdot tīklā, pārdot tīklā jau tajā brīdī, kad tās cenas ir kļuvušas atkal jau lielākas. Bet kopumā nepilni 80% no tātad elektrības Latvijā ir saražoti ar atjaunojumiem energoresursiem, kas patiesībā ir diezgan augsts procents arī tādā Eiropas kontekstā. Lūk, tas ir tāda globālā helikoptera lidojuma bilde, bet tagad varbūt par to, kas jau vairāk jums visiem varētu interesēt, jau specifiskāk par mūsu tātad uzņēmumu. Sāksim ar strateģiskiem mērķiem, kā jau parasti. Tā atšķirība ir tāda, ka iepriekšējās reizēs mēs fokusējamies uz 26. gadu kā gadu, kurš mums ir tātad ilgtermiņa strateģiskais tāds benchmarks vai tāds periods, uz ko fokusēties. Bet, protams, pat cik gadi iet, tad mums ir jāatjauno šis strateģiskais plāns, un esam atjaunojuši šo plānu, iekļaujot jau 27. gadu. Un šeit es gribētu droši vien minēt, es neiešu cauri katram mērķim šeit, bet divas lietas gan gribētu tomēr pieminēt. Pirmā lieta ir tas, ka mēs esam tātad atjaunotajā plānā paredzējuši, ka mūsu staciju skaits sasniegs 90 27. gadā. Iepriekš tas plāns bija, ka tas notiks jau 28. gadā. Tā kā esam pavirzījuši šo ambīciju nedaudz pa vienu gadu uz priekšu, vēlāk arī izstāstīšu tos iemeslus. Un attiecīgi arī pēdējās divas līnijas šī slaidā, kas ir tātad mūsu EBITDA un neto peļņas mērķi, arī šie mērķi principā 27. gadā tiek saglabāti ļoti tuvu tam, kā iepriekš mēs bijām plānojuši 28. gadā, bet atkal tātad esam pa vienu gadu pavirzījuši uz priekšu. Un tas iemesls, principā, tādai varbūt piesardzībai investīciju ziņā ir, protams, tas, kas notiek gan ģeopolitikā, gan ekonomikā šobrīd pasaulē. Ja pirms vairākiem gadiem iepriekšējā strateģiskā plānā, protams, tas, teiksim, šķietami likās, ka dzīvosim nedaudz mierīgākā pasaulē un ar lielāku ekonomisko izaugsmu, tad šobrīd tas tā, protams, ka nav. Un tāpēc esam nedaudz piesardzīgi savā investīciju plānā un pavirzam nedaudz šīs investīcijas tā vienmērīgāk, lēzenāk uz priekšu nākamos gados. Bet galvenais, ko es gribētu uzsvērt, ka
kopumā ilgtermiņa mērķi mums nemainās. Mums tātad paliekam pie tā, ka 27. gadā mēs sasniedzam to, ko iepriekš arī esam solījuši 26. gadā. Un būtiskākais laikam šeit vēl fokus ir, ka redzam, protams, EBITDA rādītājus, kur tā izaugsmē jābūt nākamo gadu laikā ļoti straujai. Protams, loģisks jautājums droši vien ikvienam, vai tas ir iespējams. Nu, tad, mūsuprāt, no vadības komandas mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka tas ir pilnīgi reāli izdarāms, jo jāsaprot, ka tas ļoti vērienīgais investīciju apjoms, kas tika ieguldīts gan 24. gadā, gan arī vairākus gadus iepriekš, tas viss sāks nest savus tos reālos tātad, atdeves rādītājus nākamo gadu laikā. Jo, lai, piemēram, palaistu staciju, protams, ka sākotnēji tur ir dažādas vienreizējās izmaksas, un redzam, ka parasti ir periods, kad, kā mēs saucam to par tādu iestriešanās periodu, kad stacijai ir jāieskrienās pirms sāk tātad nākt jau tie peļņas rādītāji tādi, kādus mēs tos gribam redzēt. Tāpēc šeit mums tas darbiņš ir labi izdarīts. Teiksim tā, tās sēklas ir iesētas tīrumā, ja tā var teikt. Tagad gaidam tos augļus nākamo gadu laikā uz priekšu. Nu, lūk, tā ir tā bilde par mūsu lielajiem mērķiem. Materiāla laikā mēs iziesim arī cauri katram no tiem atsevišķi, taču tālāk Vite jau pastāstīs par vēl vienu būtisku lietu, kas saucās ilgtspēja, jo, beidzot mums ir arī tur vairāk varbūt ko pastāstīt. Jā, 24. gads ir iezīmējies mums arī kā tāds liels ilgtspējas ziņā pavērsiens, jo, ja atceros vēl 19. un 20. gadu, tad mēs sākām ar mērķi efektivitāti viršos un tās paaugstināšanu visās nodaļās. Darījām visu, ko varējām. Tad bija periods, kad darījām visu, ko varējām ar ilgtspēju. Tas virziens bija iezīmējies, bet nekad nebija tā īsti līdz galam, jo uzņēmuma līmenī skaidri šie mērķi rādītāji un apziņa par to, kā mēs ejam, lai šī ilgtspēja attīstītos un būtu sabalansēta. Nu, un tad 24. gadā mēs esam vērtējuši savus pārskatus, esam būtiski arī attīstījuši šo pārskatāmību un arī noteikuši savus jaunos mērķus 3 dažādos blokos. Pēc tādiem starptautiskiem standartiem ir ESG, bet tie ļoti labi saskan ar mūsu vērtībām. Ja mēs skatāmies uz vidi un burti, tad tā ir mūsu radām nākotne šodien. Te mēs vērtējam, kādas emisijas mēs radam paši ar savu darbību, kādas emisijas mēs radam savā tirdzniecības ciklā ar precēm, kuras realizējam gala patērētājiem no to izcelsmes un atkritumu apsaimniekošanā. Tad ir mūsu cilvēks cilvēkam. Šeit mēs arī esam noteikuši 5 mērķrādītājus, un tie ir 3 blokos - darbinieks, klients un arī piegādātājs. Un pārvaldība, kas ir mūsu spēks un mūsu saknes, šeit mēs esam noteikuši to, kā mēs sadarbojamies ar saviem partneriem, klientiem, kā mēs pārvaldam uzņēmumu un kā mēs izglītojam un apmācam darbiniekus, lai noturētu šo izvirzīto mērķu līmeni. Es domāju, ka tas ir tāds bijis būtisks darbs šajā jomā un aicinu arī iepazīties ar ilgtspējas pārskatiem, kurus arī esam jau publicējuši par 24. gadu biržas lapā. Okay, laižam tālāk, laižam droši vien pie slaida, kas, manuprāt, demonstrē mūsu spēku un jaudu. Tātad 24. gads esam tātad paplašinājuši mūsu tirdzniecības vietu skaitu par 10 vietām. 10 vietas, tas varbūt izklausās kā tikai cipars, bet patiesībā zem katras no šīm vietām ir bijis apakšā smags darbs vairāk gadu garumā, tieši projektēšanā, saskaņošanā un pēc tam, protams, arī celtniecībā, bet celtniecība tas jau tā kā tāds gala posms, ļoti liels darbs arī ir pirms tam veikts. Mums tiešām liels prieks, ka ir vairāk projektu, ko mēs dažādās institūcijās skaņojām daudzu gadu garumā, tie beidzot ir ieraudzījuši savu dienas gaismu. Un tas spēks, ja mēs viņu sadalām nedaudz sīkāk, tad, ko mēs varētu teikt, mēs redzam to, ka 8 degvielas uzpildes stacijas ir attīstītas Latvijā. Viena mums ir tirdzniecības vieta Latvijā, un vēl mums ir viena atsevišķa degvielas uzpildes stacija arī Lietuvā. Ja. Tātad šīs ir liela daļa no tām investīcijām, kas 24. gadā tika veiktas.
Atgādināšu, ka 24. gads mums ir investīcijas ziņā rekordgads. Ap 23 miljoniem eiro ir investīcijas bijušas, kas ir tiešām mūsu mērogam pietiekami pamatīgs cipars. Un tās ir tieši tās stacijas, kuras ļoti reāli mums nesīs šos te augļus tieši šī nākamā gadā. Jo, kā jau minēju iepriekš, katrai stacijai pirms tās palaišanas un arī palaišanas laikā ir nepieciešams kāds laiks, kamēr, kā mēs sakam, viņas ieskrietos un sāktu ģenerēt šo te naudas plūsmu. Bet pirmie rezultāti katrā no šiem punktiem ir cerīgi, un es ceru, ka jau pusgada webinārā mēs jau varēsim jau izbaudīt vēl vairāk šos augļus no šīm stacijām. Lūk, tā kā tāds pamatīgs gads, un varbūt izmantot iespēju tiešām milzīgs paldies visiem iesaistītiem, kas ļāva šim notikt, jo, ticiet man, tas nebija viegls ceļojums, kā mēs izgājām cauri, lai to varētu izdarīt. Nu jā, un darba devējs, vai ne? Un, lai attīstītu tik liela izraušanās notikt staciju tīklā, tas nozīmē, ka ir daudz jaunu darītāju jāpiesaista. Un tas ir liels darbs, jo pagājušā gadā esam auguši vidējā darbinieku skaitā par 116 jauniem darītājiem, ja 15%. Tas ir bijis laiks, kad esam iegājuši arī jaunā valstī, iekarojuši jaunu teritoriju, Lietuvu, un arī personāla pārvaldības pusē tas ir bijis diezgan noslogots periods, jo šo te viršu vērtības, tādu mentalitāti virsiešu mēs esam centušies atrast jaunos darbiniekos, pirmkārt jau jaunās pilsētās Latvijā un jaunās teritorijās ārpus Latvijas. Un te ir ieguldīts darbs gan apmācot cilvēkus, gan adaptējot viņus mūsu vērtībām. Bet es domāju, ka mums tas ir izdevies, un pagājušajā gadā esam saņēmuši arī gada sākumā CV online novērtējumu, kas tāds mūsu vērtējumā ir plašākais tops Latvijā, kas rāda šo te darba devēja vērtību, un mūsu apbalvojums par 23. gada rezultātiem 24. gada sākumā bija tātad, mēs saņēmām 4. vietu pašā galvenajā kategorijā, jeb pirmais darba devējs, kas ienāk prātā. Tas mums ir bijis liels tāds arī rezultātu ziņā sasniegums, jo dinamika pret iepriekšējiem gadiem ir bijusi būtiska. Esam arī 2. vietā tirdzniecības sektorā un 1. vietā Zemgales reģionā. Paldies gan mūsu darītājiem, gan arī pārējiem, kas ir iesaistījušies šajā te viršu kultūras veicināšanā. Jā. Tieši tā. Ejam tālāk. Tātad nākamais stratēģiskais mērķis mums ir būt līderiem alternatīvajās degvielās. Iespējams atkārtošos, bet ko mēs saprotam alternatīvām degvielām, tas ir principā viss, kas nav standarta degvielas veidi. Mūsu gadījumā esam vienīgie, kas spēj piegādāt 2 konkrētus produktus. Tātad saspiestā dabasgāze ir mūsu primāri domāts smagajam segmentam. Redzam ļoti būtisku izaugsmi saspiestās dabasgāzes pārdošanas apjomos. Šobrīd arī pārdodam šo produktu jau 10 stacijās. Tā kā esam ļoti priecīgi, ka liela daļa no atkritumu biznesa uzņēmumiem, loģistikas uzņēmumiem, autobusu parkiem un citiem novērtē šī produkta īpašības, jo atgādināšu, ka tas ir gan vidēji draudzīgāks vai mazāk kaitīgs, tā lai būtu pareizi teikt, produkts, gan arī ekonomiski ļoti līdzvērtīgs izmaksu ziņā, kā pārējie degvielas veidi. Un savukārt vieglā segmentā tad mēs ejam uz priekšu arī, manuprāt, ļoti jaudīgi, jo jau 24 stacijās tātad esam jau nodrošinājuši jaudīgu elektroauto uzlādes iespējas. Un lai arī elektroauto šobrīd tātad joprojām ir tikai nedaudz virs 1% no kopējā transporta līdzekļu skaita Latvijā, neskatoties uz to, redzam, ka tā dinamika tajā apjomā, ko klienti tātad ielādē mūsu tīklā, ir ļoti strauji augoši. Un līdz ar to redzēsim, kā uz priekšu ies, bet visticamāk ilgtermiņā arvien vairāk runāsim par to, ka tur arī jau ir tāds biznesa pamatotība arvien lielāka paliek. Bet šī slaidā, iespējams, tas galvenais fokus, ko es gribēju minēt, ir attiecībā uz pēdējo punktu, tātad uz biometāna rūpnīcu.
Esam jau par to runājuši arī mēdījos. Izmantošu iespēju šodien varbūt vēlreiz nedaudz pastāstīt, kur tad mēs esam, kāpēc mēs to darām. Tātad, ja mēs sākam no pašiem pamatiem, tātad biometāns ir, principā, vienkāršot sakot, zaļā dabasgāze. Tikai tā atšķirība ir, ka biometāns tiek ražots no organiskajiem tātad, atkritumiem, piemēram, kūtsmēsliem, pārtikas atkritumiem un citiem. Un līdz ar to biometāns ir nu, tāds, vienkāršot sakot, ļoti zaļš produkts, kura palīdzību tātad uzņēmumi, kas izmanto šo produktu, var panākt savu ilgspējas mērķu, tātad nu, izpildi diezgan tādā labā veidā. Un šobrīd, kas notiek ar projektu? Tātad mēs esam gada sākumā uzsākuši būvniecības darbus Naukšēnos, tā ir Ziemeļvidzeme, Valmieras novads. Vieta atrodas tuvumā vairākām lielām zemnieku saimniecībām. Un tātad šie zemes darbi ir uzsākti, tur tās pāris bildītes arī norāda uz to, bet nu, tur ir diezgan daudz apjomu ziņā, tas jau tiek darīts. Lai pēc tam jau varētu tālāk darboties ar betonēšanu, pamatiem, tehnoloģiju pieviešanu, uzstādīšanu un visu pārējo. Un atgādināšu, ka projekts ir apjomīgs, jo kopējais budžets mums viņam ir 15 miljoni eiro. Tādā pašā laikā redzam, ka arī tā sagaidāmā atdeve uz projektu ir ļoti laba, jo esam jau noslēguši arī līgumus ar šī produkta tātad pircējiem, kas šobrīd mums vairāk ir tātad Eiropā. Un plānojam tātad aktīvi iet uz priekšu, lai tādā veidā arī tad padarītu mūsu biznesa modeli zaļāku un līdz ar to arī pievilcīgāku mūsu finanšu partneriem. Un noslēgumā šī slaidā vēl tikai nedaudz atgādināšu par tiem soļiem. Tātad mums ir šie te kūtsmēsli kā izējmateriāls, tie tiek transportēti uz tātad biogāzes staciju. Biogāzes stacijā jau tiek apstrādāts šis te viss izējmateriāls, lai jau iegūtu tālāk attīrītā veidā šo biogāzi, jeb tātad iegūtu biometānu. Un tālāk jau, kad biometāns ir iegūts, tas tiek pa gāzes vadu tātad transportēts tālāk uz nu, tātad, lielo gāzes vadu, kas ir tuvumā mūsu šai rūpnīcai. Un tālāk jau, kad tas ir nonācis lielajā gāzes vadā, tālāk jau, protams, tad gāze tiek transportēta tālāk mūsu pircējiem, kuri savukārt izmanto biometānu vai nu ražošanas uzņēmumu darbībai, vai transporta segmentā, vai, piemēram, kā siltuma enerģijas avotu. Tā kā biometāna pielietojums patiesībā ļoti dažāds, un mums ir prieks, ka, nu, varētu teikt, ka biometāns ir tāds kaut kādā mērā piedzīvo diezgan lielu uzrāvienu šobrīd Eiropā. Īpaši kontekstā ar to, ka varbūt citas tehnoloģijas, kā piemēram ūdeņradas, pagaidām neattīstās tik strauji, kā par viņām varbūt tika domāts nākotnē. Nu, lūk, un tāpēc, ja viss iet pēc plāna, mēs 28. gada varētu tas būt aptuveni 1. ceturksnis, principā gan pēc gada tieši arī tas varētu būt. Iespējams, ka pat pēc gada webinārā mēs jau varēsim kādu lentīti pārgriezt. Bet plānojam, ka tātad šis apjomīgais projekts jau tiks tātad pabeigts, biometānu sāksim ražot. Un viennozīmīgi arī tam nākamo gadu laikā jādod ir ļoti pozitīvs efekts uz mūsu bilances rādītājiem. Tā kā, jā, tas ir tāds par mūsu alternatīvo degvielu kopsavilkums. Tālāk nedaudz par vēl vienu mērķi, kas ir mūsu biznesa diversifikācija. Tad atgādināšu, ka šeit mēs cenšamies izdarīt to, ka tas bruto peļņas apjoms, kas mums nāk no fosilējiem degvielas veidiem, īpatsvara ziņā, tātad no kopējā grupas bruto peļņas nākotnē vajadzētu mazināties. Un redzam, ka patiesībā pēdējos gados tas tā arī mums ir izdevies, ja tā tad mums degvielas īpatsvars bija stipri virs 50% 22. gadā bruto peļņā, tad 24. gadā tas jau ir zem 50%, un tas iemesls, protams, ir lielā mērā šis te
veikala segments, kurš mums ļoti patīk. Es jau esmu to teicis, bet vēlreiz varu uzsvērt, veikala segmentā ir labas maržas, nav kredīta riska. Ilgspējas ziņā arī tas kaut kādā mērā ir varbūt pievilcīgāks segments mūsu finanšu partneriem. Tāpēc mums ir prieks redzēt, ka šis vielētais vai lielā lauciņš, ko jūs redzat, tātad attīstās strauji, iet uz priekšu. Un tieši tāpēc, ka auga ļoti strauji, nevis tāpēc, ka degvielas segments mums mazinātos, galīgi nē, par to parunāsim, arī tas iet strauji uz priekšu, bet vēl straujāk attīstās veikals, tāpēc šis tātad īpatsvars no nedegvielas segmenta mums mazinās un visticamāk arī turpinās mazināties brutto peļņā. Jā, un tad par EBITDA rādītājiem šajā gadā. Kā jau Jānis minēja vairākos slaidos, tad šis ir bijis tāds liels attīstības gads, kas savukārt nozīmē, ka ir jāveic gan kapitāla ieguldījumi, gan arī tādas operatīvās darbības izmaksas, kuras ir nepieciešams, lai pārslēgtu un veidot šos jaunos biznesa modeļus. Par bruto peļņas blokiem mēs izstāstīsim par katru biznesu izverstāk vēl nākošajos slaidos. Kopējie tādi rādītāji, kā jau Jānis rādīja iepriekš tajos lielajos, tad mūsu šī gada tāds līderis izaugsmē ir bijis ērts iepirkšanās veikali. Ir gājis labi arī degvielas tirdzniecības segmentam. Enerģētikā ir bijusi tāda pārslēgšanās no augstu māržu cikla, kas bija enerģētikas krīzes laikā, pēc enerģētikas krīzes pagājušie 2 gadi uz tādiem mierīgākiem laikapstākļiem, jo pirms krīzes cenām līdz ar to šis portfels mums turpina augt, bet peļņa relatīvi pret iepriekšējo gadu ir samazinājusies, bet kopējais bruto peļņas apjoms ir audzis par 3,5 miljoniem un par 9,3%. Savukārt šo te pieaugumu savā ziņā absorbējušas ir pārdošanas izmaksas, un šeit vislielākais postenis, tiem, kas skatīsies jau detalizētāk, ir tātad pārdošanas izmaksas atalgojumā, jeb tātad šie te DUS darbinieku izmaksas, kas ir attiecināmas uz tīkla paplašināšanos. Daļa no šajā izmaksu postenī aptuveni 85% no pieauguma ir atalgojuma izmaksas. Mēs esam būtiski audzējuši darbinieku skaitu un esam vēruši stacijas gada laikā, un darbiniekus mēs pieņemam saulaicīgi, apmācām viņus. Un, kad stacija ir pabeigta, tad jau integrējam iekšējos procesos un komanda ir gatava. Līdz ar to šis ir bijis tāds laiks, kad mēs attīstamies, atveram jaunas stacijas un šis te darbinieks, ja darītājs iet pa priekšu. Administrācijas izmaksās ir ļoti līdzīga situācija, lai uzturētu šo lielo aparātu. Ir arī zināms sadārdzinājums arī administrācijas izmaksu algu posteņos, bet kopumā mēs vērtējam arī šo te kā samērīgu izaugsmi. Esam arī pētījuši jaunus virzienus biznesa attīstībā, kā Jānis jau minēja, biometāns, Lietuva. Arī ilgtspējas ziņā esam konsultējušies un vērtējuši, ko un kā labāk darīt, un arī šeit ir bijis tāds jaunu virzienu atklāšanas laiks un izmaksas. Bet kopumā mēs priecājamies par to, ka, lai gan šajā gadā nācies absorbēt lielu izmaksu apjomu, mūsu 2 pamata biznesiem lielākajiem ir izdevies nopelnīt diezgan būtiskus ieņēmumus, un šī gada EBITDA mums ir izdevies noturēt arī iepriekšējā gada līmenī. Un redzam, ka uz priekšu tikai uz augšu, vai ne? Protams. Jā, tad neto peļņas rādītājs. Šeit jau redzam šo te neitrālo EBITDA ietekmi, bet kopā ar attīstību nāk tādi 2 standarta posteņi. Viens no tiem ir amortizācija un nolietojums, kur pamatlīdzekļu bāzei augot būtiski aug arī amortizējumā bāze, un šeit tātad jaunās degvielas uzpildes stacijas ir nesušas savu šo te nolietojumu kāpumu, turpat 1 miljons eiro apmērā gada laikā, un ieņēmumu un izmaksas procentu postenī, tad ap 600 000 pieaugums,
Tas ir pieaugums, kas saistāms ar aizdevumu bāzes pieaugumu, ko esam šajā gadā palielinājuši attīstības mērķiem un šīm te Eiriboru likmēm, kas pagājušos gadus, ja vērojām, bija tas kāpums bija diezgan strauji uz augšu un pats pīķis tika sasniegts Eiriboram 23. gada noslēgumā, un attiecīgi pārskatot likmes atbilstoši aizdevumu līgumiem, nu tad tā lielā ietekme ir iekritusi 24. gadā, bet šobrīd jau vērojams diezgan būtisks likmju kritums. Tāpat katru gadu mums izdodas arvien izdevīgāk noslēgt šo te fiksētās māržas aizdevumiem pusi, un šajā postenī tātad uz priekšu mēs skatāmies, ka nav plānoti tik plaši aizdevumi jauni nākošajos gados, un vienlaikus arī Eiribora ietekme mazināsies, šī likme samazināsies, un izmaksas arī būs tādas mazākas, optimālākas šim postenim. Nu, un par finanšu instrumentu ietekmi, ja iepriekšējie 2 gadi bija vērojams tāds strauji kāpumi un kritumi, tad jau Jānis stāstīja par enerģētikas cenām, par elektrības cenām, un šie finanšu instrumenti primāri mums saistīti ar elektrības cenu fiksāciju, un te redzam, ka pēc pagājušo gadu šīm te lielajām izmaksas ir mazinājušās un noregulējušās, un šobrīd jau mēs izmantojam šo instrumentu savam pašpatēriņam, un šis te izmaksas līmenis ir sasniedzis tādu vairāk vai mazāk jau tādu standarta amortizējumu līmeni, un neto vērtība šim finanšu instrumentam šobrīd bilancē ir 1,3 miljoni, un termiņš tātad ir līdz 27. gada beigām. Tā ka šis postenis arī ir atradis savu punktu. Jā. Un peļņas ziņā 23. gadu salīdzinot ar 24. gadu kopējā peļņa ir samazinājusies par 270 000, bet ņemot vērā šīs te izaugsmes izmaksas, mēs vērtējam, ka līmenis ir atbilstošs un labs. Jā, un tad iziesim tātad katram no mūsu galvenajiem biznesa segmentiem cauri. Iezīmēsim tās galvenās, varbūt, aktualitātes. Sāksim ar degvielu. Nu, tātad, ko mēs varētu pateikt šeit? Droši vien nekas tāds ārkārtēji jauns nav tajā, ka joprojām degvielas tirgu notiek šī konsolidācija. Mazie spēlētāji zaudē savu tirgus daļu, lielie ar vienu viņi pieaudzē. Un tā konkurence par šo pīrāgu, ja tā var teikt, ir ļoti, ļoti būtiska. Jo redzam, ka labajā pusē arī var redzēt, ka tirgus ir 24. gadā audzis tikai par 1,2% pārdoto litru apjomā mazumtirdzniecībā, kas patiesībā ir salīdzinoši neliels pieaugums. To gan var izskaidrot ar to, ka mūsu ekonomika bija ar negatīvu IKP 24. gadā, līdz ar to tur zinām korelācija ir ar to. Bet, jebkurā gadījumā tas parāda to, ka tas degvielas litru pīrāgs ir salīdzinoši nemainīgs, un līdz ar to pie salīdzinoši tātad augošām izmaksām katram no degvielas spēlētājiem tirgu tā cīņa par tiem litriem ir ļoti būtiska. Un redzam, ka nav brīnums, ka ir mums atsevišķas dienas, kad akcijas atlaides un mārketinga aktivitātes ir tādas, ka tuvina jau šo degvielas cenu atsevišķās dienās jau tuvu pašizmaksai. Tomēr kopumā, ja mēs skatāmies, tie uzcenojumi joprojām ir salīdzinoši apmierinošā līmenī, tāpēc redzēsim, protams, kā tas attīstīsies uz priekšu. Kas mums ir, par ko mums ir prieks? Prieks par to, ka, kā jau minēju, ja tirgus mums aug par 1,2%, mēs augam par 8,8%, tas ir diezgan būtisks, tātad straujāk izaugsme nekā tirgu, kas nozīmē, ka to tirgus daļu mēs spējam audzēt. Tāpatās mēs arī esam iepriecināti ar to, ka mobila aplikācija, ko mēs palaidām pirms pusotra vai 2 nepilniem gadiem, ir ģenerējusi labu atsaucību no mūsu klientu portfeļa. Redzam, ja sākotnēji, teiksim, tikai ļoti maza daļa izmanto aplikāciju, piemēram, lai veiktu norēķinus ar degvielu pie sūkņa, tad šobrīd tas, es nevaru gan atklāt konkrēti ciparu, bet tas procents, kas izmanto aplikāciju, lai norēķinātos gan par degvielu, gan par veikalu precēm, ir ļoti audzis. Un tas, protams, mums priecē, jo mēs gan varam iegūt šo klientu datus, lai pēc tam viņus uzrunātu, gan arī tas atslogo mūsu darbiniekus stacijās. Un 2 tādas lietas, kas ir būtiskas varbūt jau tādā Latvijas kontekstā, ir tas, ka šis ir, ja nemaldos, 1. gads kopš ļoti ilga laika, kad
no 25. gada janvāra mums Latvijai tātad ir konkurētspējīgāka akcijas likme dīzeļdegvielai nekā Lietuvā. Vienmēr ir bijis otrādāk, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tās cenas beidzot salīdzinot Lietuvu vairs Latvijā nav dārgākas, un mēs redzam, ka mūsu biznesa klienti, piemēram, jau kaut kādā mērā migrē no uzpildēm Lietuvā uz uzpildēm Latvijā. Tā kā, tādā ziņā es teiktu, ka pozitīvs efekts un arī kaut kādā mērā valsts budžetam pozitīva lieta, jo tie ieņēmumi tātad no tā, ka mums akcijas likme ir konkurētspējīgāka, bet Lietuva budžetā arī būs augstāki. Un tas, ko mēs jau arī esam minējuši publiski, ir, protams, tas, ka tuvojas 27. gads. 27. gads ir šis emisiju tirdzniecības sistēmas ieviešana arī transporta segmentam, kur tātad mums kā degvielas tirgotājiem par katru tātad radīto CO2 apjomu, kas rodās pārdodot degvielu, būs jāpērk kvotas. Un tad šīs aplēses ir dažādas, bet pie esošām cenām tas var sadārdzināt šo degvielas litra cenu par vismaz 15 centiem litrā 27. gadā. Tā kā, secinājums tāds, ka fosilo degvielas tātad izmaksas sloks turpinās palielināties, kas savukārt ir labas ziņas varbūt alternatīviem degvielas veidiem, jo tie savukārt varēs kļūt visticamāk konkurētspējīgāki. Jā, tad par ērtas iepirkšanās veikaliem. Jau pieskāros šim jautājumam personāla pusē, bet arī veikalu pusē tas ir bijis tāds ļoti jauns pētījumu izvērtējumu gads gan sortimenta ziņā, gan darbinieku ziņā, gan procesu ziņā. Un tāda pirmā lieta, kas notika visa gada laikā, tāda tīkla paplašināšanās, arī šeit mums bija jāvērtē gan preču sortiments, ko daram jau katru gadu, bet ar tādu ieiešanu Lietuvā, kā jaunā tirgū, tur īpaši nācās meklēt šo jauno piegādātāju loku un saprast, kuras preces un kā virzīt jaunajā tirgu. Tāpat arī jaunās degvielas uzpildes stacijās un arī veikalos, kas mums atvērās šajā gadā, nācās saprast, kāds ir šis piedāvājums un kāds ir klients, kas nāk pie mums ne uz standarta Latvijas degvielas uzpildes staciju. Tas ir bijis tāds pamatīgs darbs gan likumdošanas ziņā, gan IT sistēmu ziņā, gan produktu ziņā un arī tādu darbinieku apmācību ziņā, lai sniegtu šo vienotos kvalitātes standarts visā tīklā. Es domāju, ka mums tas rezultāts ir bijis labs, un ja mēs zinām kopējo tādu ekonomikas dinamiku, tad redzam, ka arī mūsu ērtas iepirkšanās veikalos salīdzinājumā ar to, kā ir gājis tirgumu kopā ar viršiem un viršiem atsevišķi, redzam, ka šis viršu zīmolā apgrozīto veikalu preču apgrozījums ir audzis par 18,6%, savukārt tirgus kopā ar viršiem par 8,8%. Šis vērtējums ir tātad balstīts uz Nielsen datiem, un šeit piedalās Latvijas degvielas uzpildes staciju tīkliem saistītie veikali, kā minēts arī slaidā apakšā. Un šis ir bijis tāds labs pieauguma gads gan tīkla paplašanāšanās ziņā, gan arī jau esošajām stacijām. Un gada nogalē, ap Ziemassvētkiem, esam arī šī gada laikā pētījuši, kāds tad ir mūsu lojalitātes piedāvājums un vērtējuši datos, kas interesē mūsu klientu un kā labāk piedāvāt, kāds būtu labākais piedāvājums, lai sasniegtu šo pieprasījumu un piedāvājumu visu tādu labāko punktu. Un gada beigās esam pārskatījuši arī savu lojalitātes programmu un turpinām piedāvāt saviem klientiem pēc iespējas labāka veida produktus, interesantāks piedāvājums, un tad tas interesantākais jau sāksies šajā gadā ar mūsu piedāvājumiem ceturksnī. Tad mums paliek vēl trešais mūsu segments, tātad par elektrības tirdzniecību parunāsim nedaudz. Šeit, kas ir tas būtiskākais, tad droši vien būtu jāsadala divās daļās. Mēs aktīvi strādājam gan ar elektrības ražotājiem Latvijā, atjaunojamajiem elektrības ražotājiem, gan arī ar mūsu, protams, klientiem biznesa segmentā un privātpersonu segmentā.
Un es teiktu, ka abos šajos virzienos ir ļoti labs tāds uzrāviens bijis 24. gadā, jo ražotājiem tātad mēs esam dubultojuši šo ražotāju skaitu. Tad esam ļoti būtiski paplašinājuši šo portfeli, no kā mēs varam iepirkt šo zaļo elektrību. Un it īpaši droši vien jāuzsver, ka ar saules parkiem mums iet labi. Vismaz pēc mūsu aprēķiniem jau vairāk kā 20% no tirgus daļas mums ir tieši tajā iepirktajā apjomā no saules parkiem Latvijā 24. gadā. Taču otrā pusē, kas ir tātad klienti, tur šis apjoms tirgotās arī strauji mums ir audzis. Un prieks ir par atkal divām lietām. Pirmais, tātad biznesa klientu skaits mums ir dubultojies pa gadu. Tātad, manuprāt, arī tāds spēcīgs sniegums. Un otrs ir atgādināšu, ka elektrību sākām piedāvāt mājsaimniecībām tikai aptuveni pirms nepilna pusotra gada. Bet, principā, šī pusotrā gadā mēs jau esam kļuvuši par 4. lielāko elektrības tirgotāju mājsaimniecībām, kas arī, mūsuprāt, labs uzrāviens. Nu, tad tagad tik uz priekšu jāķer tas top 3 rokās, bet tur gan vajadzēs nedaudz, droši vien, vairāk laika, vai ne? Bet jā, kopumā es teiktu arī enerģētikā par spīti tam, ka ir spiediens uz tām maržām, salīdzinot varbūt ar tiem citiem gadiem iepriekš, kas bija ģeopolitisku apsvērumu dēļ izveidojušās labākas. Jebkurā gadījumā tādā tirgus daļas un apjomu ziņā mēs diezgan labi esam attīstījušies šī gadā. Nu, lūk, tad jau finanses. Galvenie finanšu rādītāji ir tāds īsts kopsavilkums par visu šodien redzēto. Atgādinājumam tātad neto peļņu un EBITDA un primāri šī te ietekme uz finanšu rezultātiem tāda, kā tā ir šobrīd, tātad ir bijis atalgojums un investīciju ziņā nolietojums un procentu izmaksas. Un tas viss ir bijis tāds likumsakarīgs rezultāts šobrīd, un kā jau prezentējam iepriekšējos slaidos, mēs redzam, ka tā ir tāda laba bāze nākošo gadu izaugsmai. Un mēs redzam, ka mūsu brutopeļņas rādītāji auguši pa 9,3%. Savukārt EBITDA ziņā it kā pret pagājušo gadu esam stagnējuši, ja noturējuši tajā pašā līmenī. Un vienlaiks neto peļņas rādītājos jau izrunājam cauri, ka šeit tā ietekme no šiem 3 lielajiem blokiem ir bijusi ar mīnus zīmi, bet mēs redzam, ka perspektīvā šis rādītājs ies uz augšu. Tātad mūsu kapitāla atdevas rādītājs šajā periodā 24. gadā ir bijis 6,7, bez finanšu instrumentu ietekmes 7,8. Finanšu instrumentu ietekme redzam, ka viņa ir savā ziņā normalizējusies. Un šī ietekme vairs nav tik būtiska uz kopējiem peļņas rādītājiem. Mūsu pašu kapitāla un aktīvu proporcija ir veselīga un neto parāds pret EBITDA šajā gadā ir sasniedz 2,3. Šis gads ir bijis arī tāds investīciju gads, gan, kā jau minēju, gan investējot, gan arī esam aizņēmušies vairāk nekā iepriekšējos gadus. Ja 23. gads bija jau tāds pavisam piesardzīgs neto aizdevumu īpatsvarā, tad tur šis pieaugums nebija. Tad šajā gadā mēs esam aizdevumus audzējuši kopumā par 30%, bet šis ir bijis, kā jau minēju, tāds neto investīcijas naudas plūsma ir bijis 23,3 miljonu eiro apmērā. Mēs esam izveidojuši šo investēto bāzi. Un nākošiem gadiem, ja skatāmies uz šo mērķrādītāju 27. gadā, tādus straujus rāvienus staciju skaita ziņā neparedzam, bet tā tad attīstīsim šos jaunos darbības virzienus, kur investīcijas jau mēs uzsākām pagājušajā gadā. Kopumā mēs vērtējam šo bilanci un bilances rādītājus kā stabilus un labus nākošiem periodiem. Jā, ielikts labs pamats, lai tā izaugsme tad nākotnē jau būtu vēl nākamā līmenī. Tāpēc pirms ķeramies pie interesantākās daļas, kas jautājumu, tiešām vēlreiz liels paldies visiem par pacietību, izturību un uzticību šajos tiešām diezgan ekonomiski un ģeopolitiski saspringtajos laikos. Bet ejam uz priekšu, neskatoties ne uz ko. Tā kā laiks jautājumiem. Paldies! Turpināsim tātad ar jautājumiem. Pirms mēs ķeramies klāt tiem, piebildīšu, ka vairāk jautājumu atkārtojās, tāpēc esam tos apvienojuši. Es ceru, ka jūs sadzirdēsiet atbildes arī uz saviem jautājumiem. Un atgādināšu, ka jautājumi tiek uzdot Q&A logā rakstiski zem prezentācijas.
Pirmais jautājums, ko esam saņēmuši. Vai sekojat līdzi ūdeņraža kā transporta līdzekļu degvielas attīstībai pasaulē? Ūdeņrada ir tā, ka jā, sekojam tieši tāpat kā visi, bet neko fundamentāli nedaram. Jo tā atbilde ir tāda, ka jau pirms pāris gadiem ūdeņrads tika uzskatīts kā ļoti perspektīvs un potenciāls 20. gadu produkts, tuvāk 30 gadam. Tad šobrīd kopumā izskatās, ka tā tehnoloģija joprojām ir salīdzinoši dārga, tirgus ir neeksistējošs, tāpēc investīcijas tur tiek veiktas salīdzinoši maz. Tāpēc es riskēšu teikt, ka varbūt šīs 10 gadus jautājums ūdeņradas tomēr nav, tas ir drīzāk nākamās 10 gadus jautājums. Kad var sagaidīt bieži dabasgāzes piedāvājumu mājsaimniecībām? Jā, paldies par loģisku jautājumu. Tātad ir mums plāns ar dabasgāzi tāds, ka burtiski pēdējo mēnešu laikā esam uzsākuši dabasgāzes tirdzniecību biznesa klientiem. Un tad skatīsimies, kā mums ies ar biznesa klientiem, bet, protams, ka nākamais loģiskais solis, līdzīgi tāpat kā ar elektrību, mums būtu arī šīs mājsaimniecības dabasgāzē. Atgādināšu, ka elektrības gadījumā, lai nonāktu no biznesa segmenta uz mājsaimniecībām, tas mums prasīja aptuveni nepilnus 2 gadus. Es nesaku, ka tieši tikpat liels periods būs vajadzīgs arī dabasgāzē, bet es varu apliecināt, ka tas būtu loģisks nākamais solis, bet konkrēti termiņu vēl šobrīd tomēr neteikšu. Esam saņēmuši daudz un dažādas jautājumus par virsmu akcijas cenu. Vai es varētu palūgt vadības komentāru par virsmu akcijas cenas dinamiku? Jā, primāri kopš esam biržā, kopš 21. gada 11. novembra mums ir bijuši finanšu rādītājos dažādi cikli un esam vērtējuši arī šīs akcijas cenas, kā tās ietekmē mūsu lēmumu, mūsu darbību, bet jāsaka, ka kopš mūsu biržas ceļš ir sācies, tad šie te makroekonomikas un arī ģeopolitiskie apstākļi ir bijuši tādi ļoti turbulenti. Un šajā brīdī mēs redzam mūsu vērtējumā, ka tā ietekme no ģeopolitikas un nenoteiktība un vienlaiks arī tātad investoru uzvedība biržā, kas ietekmē šīs akcijas cenas, ir prevalē pāri uzņēmuma darbībai. Laikam, tāds būtu īsais kopsavilkums. Parunāsim par dividendēm. Cik no pagājušā gada peļņas virši plāno piedāvāt izmaksāt dividendēs akcionāriem? Vai paliks 20% dividendžu izmaksa arī turpmāk, un vai ir doma pāriet no ikgadējās izmaksas uz ceturkšņa? Jā, vairāk jautājumu vienā. Tātad sākšu ar to, ka mēs joprojām, līdzīgi kā arī mūsu dividendžu politikā ir noteikts, plānojam arī šogad izmaksāt 20% apmērā dividendus. Tas ir viens. Otrs atbildi par to, vai plānojam iet uz ceturkšņa izmaksu, atbildi ir nē, šobrīd nē. Un attiecīgi jautājums par to, vai mēs nākotnē pārskatīsim no 20%, es pieņemu, ka tā doma ir varbūt vairāk vai kā. Šobrīd es teiktu, ka vismaz tādā pārstāvā nākotnē visticamāk, ka nepārskatīsim uz augšu, jo jāsaprot tas, ka mēs šobrīd veidojam izaugsmes stāstu. Mēs ļoti lielu daļu no uzkrātās peļņas investējam ar domu, ka šīm investīcijām nākotnē jāģenerē vēl būtiska atdeve. Līdz ar to tuvāko gadu laikā es domāju, ka tur būtiskas izmaiņas šī politikā nebūs. Tā kā turpināsim 80% no peļņas likt atpakaļ uzņēmumā un nodrošināt nākamo izaugsmes līmeni. Vēl viens populārs jautājums. Vai plānots pārskatīt akcionāru degvielas atlaides apmēru? Kopumā jāsaka, ka degvielas atlaides apmērs, to mēs skatāmies kontekstā ar visu akcionāru piedāvājumu, un šobrīd mēs zinām, ka šis te atlaides apmērs ir jau diezgan augsts, un tam ir jābūt samērīgam arī pret tirgus kopējo situāciju, un degvielā mūsuprāt akcionāriem vislabākais piedāvājums ir tas, ka ja citos lojalitātes segmentos un citiem tirgus konkurentiem šīs te atlaides ir saņemamas tikai brīvdienās, svētku dienās tagad redzam, un pēdējā laikā arī tādās nestandarta dienās jau kā tādas pop-up akcijas, tad akcionāriem šī te atlaide ir paredzama, zināma un katru darba dienu, jebkurā laikā, kas ir liels pluss, bet kopumā mēs vērtējam
šīs te akcionāru programmas datus un cenšamies katru gadu papildināt akcionāru lojalitāti ar vien jauniem piedāvājumiem, lai, kā saka, akcionārs būtu pirmais, kas var pamēģināt gan mūsu veikala preces, kas ir nākušas kā jaunumi, gan arī tādas standarta produktu līnijas tiktu ieintegrētas piedāvājumā. Nu, un šogad tā ir bijusi elektrouzlāde, kur mēs arī piedāvājam atlaidi. Paldies! Ir 3 jautājumi par Lietuvas tirgu, apvienojām visus vienā. Tātad, kā jums veicas ar ieiešanu Lietuvā, vai plānot uzpildes stacijas daudzumu palielināšana Lietuvā, un kā jūs vērtējat rezultātus Lietuvā atvērtai uzpildes stacijai, salīdzinot pret citām lokācijām, kuras atvērās pagājušajā gadā? Jā, nu droši vien tas lielais jautājums ir, kā mēs kopumā vērtējam to biznesu, kas mums šobrīd ir Lietuvā. Atgādināšu, ka iegājām Lietuvā pirms nepilna gada. Primāri viens no lielajiem argumentiem tam bija tas, ka īstenas ir bijušas akcijas likmes krietni zemākas nekā Latvijā degvielai, līdz ar to mūsu biznesa klientiem Lietuvas tirgus vienmēr bija ļoti pievilcīgs. Situācija šobrīd, tātad no 1. janvāra, kā es minēju, ir mainījusies diezgan fundamentāli. Jautājums, kā būs ilgtermiņā, bet tieši konkrēti šobrīd tātad Lietuvā degviela dēļ akcijas likmēm tātad vairs nav tik konkurētspējīga, un redzam, ka mūsu biznesa klienti, viņi principā vairs neuzpildās Lietuvā, bet dara to Latvijā. Kas Latvijas ekonomikai ir ļoti labi un tā, bet mūsu konkrētajai Lietuvas stacijai, protams, tas ir papildus izaicinājums. Un tieši šī iemesla dēļ es teiktu, ka tā ambīcija būtiski investēt tieši šobrīd no šī brīža situācijas būtiskus līdzekļus vairāk, šī ambīcija vairs, teiksim, nav tik liela šobrīd. Es domāju, ka, skatīsimies, kāda tā politika būs par akcīzēm nākotnē Lietuvā, bet šobrīd tā atbilde ir tāda, ka mēs agresīvu tādu izaugsmu Lietuvā neplānojam. Un, ja ir jautājums par to, kā ir šie Lietuvas rezultāti pret mūsu citām stacijām, es domāju, tas nebūs nekāds pārsteigums, ka rezultāti Latvijā tātad atvērtām stacijām ir labāki nekā Lietuvā, bet tas ir absolūti normāli un saprotami. Es tā pieņemu, ka daudziem tam vajadzētu būt saprotamam, ka mēs Lietuvā esam pilnīgi jauns zīmols, pa mums diezgan maz zina. Lietuvas iedzīvotājiem, protams, ir savas lojālās, teiksim, tur staciju tīkli un tā. Tāpēc tie rezultāti, protams, viņi nav tik labi kā Latvijā atvērtajai stacijai. Klāt nāks izaicinājums pa akcīzi. Tā kā to puzlīti mēs liksim kopā un skatīsimies, kā mēs tālāk darbojamies strateģiski. Vai jūs varētu pastāstīt par jūsu pieeju Igaunijas tirgumu? Vai Virša plāno izvērst darbību tur? Teikšu godīgi, mums ir pietiekami daudz projekti, kas tagad tādā izpētes stadijā ir. Un galvenais projektam ļoti vienkārši. Vajag projekts ģenerēs kapitāla atdevi pietiekamā tātad līmenī. Un šo projektu sarakstā Igaunijas nav. Ja? Tā kā es varu godīgi pateikt, ka tuvākā laikā Igaunijas tirgus mums nav aktuāls. Kāda ir situācija ar Skultas LNG terminālu? Vai ieguldījumi, kas tajā ir veikti, ir jāvērtē kā zaudēti no Virša akcionāru puses? Skultas termināli un patiesībā tāda jau valstiskā līmenī apstāšanās šim projektam jau bija pirms 24. gada, 23. gadā, kad mēs skaidri sapratām, ka šis projekts ir zaudējis aktualitāti un tālāk virzība nav iespējama, jo nav atbalsta no valsts puses. Līdz ar to arī 23. gadā jau mēs šīs investīcijas norakstījām, ko droši vien nevarēja pamanīt mūsu peļņas zaudējuma rādītājos, jo šīs investīcijas bija nebūtiskas, un šis plāns arī bija strukturēt tād, ka mēs ieguldām salīdzinoši nelielu summu, saprotam, vai projektam ir potenciāls, un tikai, ja būtu tālāk attīstība, mēs iet tālāk ar investīcijām. Tā kā šobrīd mēs varam teikt, ka projekts ir apturēts, un viņš ir apturēts jau 23. gadā arī Viršu bilancē. Par citu projektu. Cik ilgā laikā tiks uzcelta metāna rūpnīca Naukšēnos un kāds ir kapitāla ieguldījuma apjoms? Jā, jau minēju webināru laikā, tātad plānojam, ka nodošana eksploatācijā rūpnīcai varētu notikt 1. ceturksnis 26. gads, varbūt pāris mēneši vienā vai otrā virzienā. Un pa apjomu kapitāla ieguldījumu, tātad tas ir 15 miljonu projekts, no kuriem 12 miljoni mums nāk no, vienkārši sakot, Eiropas zaļā fonda.
un pārējie 3 miljoni tātad ir akcionāru ieguldījums. Paldies. Vīršu investoru zvans ir brīdis, kad var uzdot arī tādus ļoti praktiskus jautājumus. Un kā viens no tiem ir nākamais, kad vīršu rēķiniem varētu uztaisīt automātisko rēķinu apmaksu SEB vai Svetbankā? Jāsaka, mēs pastāvīgi pētam, kādas ir tātad šīs klientu intereses un mēģinam salikt šo te IT attīstības projektu pipeline, jeb grafiku uz priekšu. Un šis ir jautājums, ko esam vērtējuši tuvākajā laikā. Arī varētu būt attīstība šajā te elektrības procesa automatizācijā daļēji, bet nevaram vēl teikt nekādus konkrētus datumus. Vienlaikus aicinu par tām lietām, ko jūs neatrodat virsū funkcionalitātēs, sniegt savas atsauksmes, jo tas veido mums šo te interešu bāzi, ko mēs varam tālāk virzīt uz priekšu. Vai tika izskatīta iespēja iegādāties Astarts naftas tīklu? Jā, loģisks jautājums, jo, kā zināms, konkrēts padomē pašlaik ir šis darījums tiek skaņots no viena no mūsu konkrētu pusēm, kas ir vēlās iegūt šo tīklu. Kā lai jums atbild, degvielas tirgus Latvijā ir salīdzinoši maziņš, protams, ka diezgan daudz visi zina, kas notiek un kāpēc. Kā mēs skatāmies? Mēs skatāmies ļoti, kaut kādā mērā praktiski un racionāli uz visu. Tātad mums ir konkrēts kapitāla apjoms, ko mēs varam ieguldīt konkrētos projektos, un mēs skatāmies, kuram tā atdeve būs augstāka. Un mūsu secinājums vai izvērtējums, skatoties vai iegādāties kādu staciju tīklu, parasti mēs fokusējamies to, vai tas mums dos lielāku kapitāla atdevi nekā alternatīvs scenārijs, kad mēs paši ceļam stacijas. Ja? Un šobrīd ir mūsu stratēģija, kā jau jūs to arī droši vien redzat, ka mēs ejam vairāk ar savām stacijām, kuras mēs varam uzbūvēt jaunas, kvalitatīvas un tajās vietās, kur mēs gribam, un mazāk skatāmies uz kaut kādu citu tīklu iegādi, kur ir risks, ka mums tā lokācija varbūt pārklāsies ar kādu no mūsu esošām lokācijām. Papildus, protams, vienmēr nopērkot jaunu tīklu, tur ir diezgan apjomīgas investīcijas jāveic, lai to latiņu paceltu tādā mūsu kvalitātes līmenī. Tāpēc atbilde ir tāda, ka izvērtēšana notiek pa visām lietām vienmēr, bet mēs vienmēr tam pieejam ļoti praktiski, racionāli un kaut kādā mērā vienkāršot sakot Excelī balstītiem cipariem. Mēs visi esam liecinieki ASV un Ukrainas domstarpībām. Kādu iespēju tas varētu atstāt uz energotirgu? Par šo jautājumu droši vien 2 stundas varētu runāt, bet es īsti atbildu tādu, ka, manuprāt, varbūt vairāk par šīm domstarpībām. Es jau arī mēģināju sākumā to iezīmēt, ka galvenais ir tarifu tirdzniecības, tātad karš un sankcijas. Šie tie divi faktori, kas arī šūpos to enerģētikas tirgu. Ja tarifi un tirdzniecības karš uzņems apgriezienus, tad ekonomika sāks buksēt, un tāpēc enerģētikas cenas varētu iet uz leju. Produktiem savukārt, ja sankciju politika tiks pastiprināta, tad cenas atkal varētu iet uz augšu, ja tiks atvieglota, tad uz leju. Ja? Tur ļoti dažādi faktori, bet jā. Paldies. Vai plānots ieviest kafijas abonementu? Īsa atbilde droši vien būtu, ka kafijas abonentu nav plānots ieviest, bet, kā jau minēju iepriekš, tad mēs pētam datus, pētam intereses un skatāmies, lai piedāvājums būtu pēc iespējas interesants. Abonents neietilpst šajās nākotnes plānos, bet piedāvājumi būs. Vai tuvākajā nākotnē ir paredzēta papildus akciju emisija no uzņēmuma lielākajiem akcionāriem, lai piesaistītu uzņēmumu papildus līdzekļus? Tādējādi arī palielinot akciju tirgus likviditāti? Īsā atbilde ir nē. Neplānojam papildus akciju emisiju. Mums ir ļoti labas attiecības ar mūsu finanšu partneriem. Arī bilancē variet redzēt tās maržas, kādas mums ir ļoti, ļoti, mūsuprāt, konkurētspējīgas un labas. Tā kā tas šobrīd netiek izskatīts. Paldies. Vai ir plāns kādreiz pārcelties uz galveno akciju sarakstu regulētajā tirgu? Te ir jāsaka, ka, ja mēs skatāmies pa finansējuma avotiem un to izvietojumu, kur mēs atrodamies, tad salīdzinājumā ar esošo sarakstu un galveno sarakstu, tad mēs arī skatāmies, kāds ir šis te administratīvais sloks.
pret ieguvumu, pret zaudējumiem, un pagaidām nav plāns mainīt sarakstus. Var redzēt daudz jaunu staciju, bet vai ir plāns atjaunot esošās sagurušās stacijas, kā piemēram tiek minēti Tukums, Ugāli, Jūrkalne, kā arī Valmieras vecās stacijas modernizācija? Jā, tā realitāte vienmēr atkal atgriežas pie tā kapitāla, kas ir pieejams. Kapitāls pieejams tik, cik ir, un mūsu lielais uzdevums ir nodrošināt šim kapitālam maksimālu atdevi. Šobrīd mēs redzam, ka jaunās stacijas, ko mēs varam vaļā, nodrošina ļoti labu kapitāla atdevi. Un tad ir, varbūt nedaudz skarbi izklausīsies, bet tad ir tas smagais lēmums, vai mēs investējam kādā no esošām stacijām, bet tā atdeve uz to papildus kapitālu visticamāk nebūs tik laba kā uz to pilnīgi jauno uzcelto staciju. Tāpēc mēs žonglējam ar to, ka, protams, ka pagājušais gads bija vairāk fokusēts uz jaunajām stacijām, bet pat cik šogad būs mērenāks šis plāns, tad, protams, arī esošās stacijās mēs tādā racionālā un iespēju robežās investīcijas tiks veiktas, bet, vēlreiz, katram tādai investīcijai jābūt apakšā arī kapitāla atdeves ciparam. Vai jūs plānojat atvērt vēl veikalus šogad, un ja jā, tad kur? Te jautājums, vai veikals bez degvielas uzpildes stacijām šī gada plānā. Mūsu plāns ir atvērt jaunas degvielas uzpildes stacijas, ne tik lielā apjomā kā pagājušā gadā, bet tur, kur ko mēs varam atklāt un kur jau ir redzami rakšanas darbi, tā ir Salacgrīva. Jūnijā. Ceram uz līdzīgo izdarīt. Kāpēc daudzās jaunajās uzpildes stacijās nav automazgāšanas iespējas? Ļoti korekts punkts, jo tieši automazgātavas ir tās, kur tā kapitāla atdeve mēs redzam no mūsu esošajiem objektiem ir diezgan laba. Šobrīd, starp citu, mēs vienā vietā jau tūlīt plānojam mazgātavu tātad nodot eksploatācijā, tas būs pie Olēnas. Būs arī mums izvērtējums pa citām vietām. Kaut kā, acīm redzot, atdod tādu, ka vēsturiski mums nav bijis fokus uz šo jomu, un šobrīd iespēja robežās, ko mums atļauj kapitāls, arī dažās vietās varētu kaut kas tāds tikt darīts. Paldies! Vai jūs varētu nedaudz vairāk pastāstīt par plāniem elektroenerģijas agregātoru pakalpojumu un galvenajiem ienākumiem mazajiem saules parkiem? Es domāju, ka droši vien mēs varētu pastāstīt, bet nedaudz atsevišķi aizsūtīsim komentāru, jo tas pietiekami specifiski. Vai ir plānots vēl vairāk uzsvērt, ka esat Latvijas, Baltijas uzņēmums salīdzinot ar citiem? Bet īpaši ņemot vērā, ka arī ASV vairs Circle K tiek minēts kā piemērs, vairs neizskatās kā draudzīga valsts. Jā, tur gan interesanti ironija ir, ka es jau negribu nevienu slavēt, bet Circle K ir Kanādas uzņēmums, nes ASV. Bet skaidrs, ka mēs vienmēr cenšamies to atgādināt par mūsu to kapitāla avotu, ka mēs esam latviešu uzņēmums. Taču mūsu lielākais mērķis, ko mēs arī, manuprāt, arī panākam veiksmīgi, ir, ka mūsu klientu bāze ļoti strauji aug. Ne tikai dēļ tā, ka mēs esam Latvijas kapitāla uzņēmums, bet mēs tiešām esam ļoti labi kvalitātes ziņā un produktu ziņā. Protams, ka turpināsim uzsvērt, bet mūsu mērķis būtu tomēr, lai cilvēki brauc pie mums tāpēc, ka mēs esam labākie, nevis tikai latviešu kapitāla. Tikai daļa no identitātes, vai ne? Jā, tieši tā. Paldies! Webināram atvēlētais laiks ir pagājis. Paldies par jūsu jautājumiem, par ieteikumiem, par komentāriem. Tie visi ir saņemti un tiks izvērtēti. Ja nepaspējām sniegt atbildi uz jūsu jautājumu, esiet laipni aicināti sazināties ar uzņēmumu, rakstot uz investoriem@virši.lv. Paldies, ka bijāt šodien kopā ar mums. Jāni, Vita, dodu pēdējo vārdu jums. Pēdējo vārdu, jā. Mans tikai viens. Tiešām liels paldies par aizdīto gadu. Bija grūti, bet, kā mēs zinām, caur grūtībām mēs arī nonākam pie sasniegumiem. Tā kā paldies visiem. Paldies!